šis dienas centrs atbalsts ir personām ar garīgu raksturu traucējumiem, bet konkrēti tieši ar psihiskās veselības traucējumiem. Pakalpojums tiek sniegts darba dienās, lai tātad mūsu Jelgavas iedzīvotāji varētu piepildīt savu dienu, lai attīstītu, uzlabotu un uzturētu dažādas ikdienas sadzīviskās prasmes, lai cilvēks atrastos sabiedrībā, lai viņš piepildītu jēgpilni un interesantu savu dzīvi. Mums ir dažādas aktivitātes. Mūsu klienti paši piedalās ēdienu gatavošanas nodarbībās, paši klāj savus galdus, paši aiz sevis savāc. Mums ir dažādas fiziskās aktivitātes, mums ir muzikālas aktivitātes, radošas aktivitātes. Dodamies ārpus pilsētā, ņemot vērā to, ka mūsu pilsēta ir gana liela, ar dažādām iespējām apmeklēt muzejus, tad arī dodamies tur un piedāvājam saviem cilvēkiem visus tos resursus, ko viņi tā kā varētu saņemt. Mūsu cilvēkiem ir iespēja saņemt fizioterapeita pakalpojumus. Katru nedēļu faktiski viņi piedalās nodarbībās. Mums ir līnīdejas, mums ir deju kustību terapija. Viņiem pašiem ļoti patīk dziedāt. Mums ir viens vīrietis, kas spēlē ģitāru. Un sakarā ar to, ka šobrīd mums pašiem nav mūzikas tādas nodarbības, tad viņi paši iesaistās tādās aktivitātēs, ka viņi paši organizē savus svētkus, paši izdomā scenāriju, dzied dziesmas, un tā ir jau viņu pašu tāda aktivitāte. Ja? Vienmēr ir pieejams sociālais darbinieks, kas sniedz konsultāciju un palīdzību un atbalstu tādās sadzīviskās lietās, dažādu sadzīves jautājumu risināšanai, kā piemēram pierakstīties pie ārsta, aizdoties pie ārsta. Ja ir nepieciešams, ir arī pārējo darbinieku atbalsts, sociālais rehabilitētājs, mentors, aprūpētājs. Un tātad arī pie viņiem viņi var gūt savu atbalstu, kaut vai vienkārši padomu gūšanai. Nu, es jau sen nāku uz centru. Es tad netālu dzīvoju. Nu, man liekas, ka gadu 10 laikam jau mēs esam veterāni. Saslimies, kā saka, ar slimību 99. gadā, bet darba vieta bankrotēja Labakars, kurā es strādāju, jā, Labakar 10. gadā. Nu, un tad es arī 12. gadā sāku apmeklēt dienas centra atbalsts. Jā. Nu, man ieteica daktere nākt uz centru, jo es agrāk gāju stacionārā, un te viņi ieteica uz šeit nākt. Būtībā dienas centrs, nu, gan vieglāk dzīvot, gan arī jautrāk, un te ir saskarsme ar cilvēkiem, svētku svinēšana, un dažādas iemaņas mēs iemācāmies. Mēs gājām uz sociālo pārvaldi uzstāties gan pa Ziemassvētkiem, gan pa Līgo, tad vēl braucam uz Ginteru mūžu, kā saka, tur ir psihoneiroloģiskais dispansers, par mēs uzstājāmies. Tā kā principā jau dabīgi, katru darba dienu no 9 līdz 3, kā saka, cilvēkos nodarbināti. Gan rokdarbi, un no rīta mums arī loģiskai domāšanai dažādus uzdevumus dod, fizioterapija. Tā ka nodarbību ļoti daudz un dažādas nodarbības ir. Un te ir arī biblioteka tagad mums iekārtota. Var ieiet arī tur pasēdēt, palasīt mierīgi. Tas jau arī uzlādē tās sienas gaišās un tas plašums un logu daudz ir. Viss. Internetam var tik klāt pie kompjutera, pie interneta. Tad arī, teiksim, rādio, gandrīz vai katrā telpā var klausīties. Arī, teiksim, man kā ģitāristam, es esmu pašmācības ceļā, mēs gan muzikas skolas beidz klarneti, jā. Arī tas ir, jā, darba dienas 6 stundas, 7 mēs tiešām pavadām aktīvi, jā. Mūsu dienas centrā pakalpojumu var saņemt Jelgavas pilsētā dzīvojošas personas. Līdzīgi kā visos sociālos pakalpojumos, nonākot sociālajā dienestā,
viņš tiek nokonsultēts un viņam tiek izskaidrots, kā saņemt mūsu pakalpojumu. Tieši tāpat viņš var doties pie mums uz dienas centru uzreiz. Mēs viņam izrādam, izstāstam, kas mēs tādi esam. Reizēm pat viņi paliek uz kādām pāris stundām paskatīties, vai tas viņiem ir interesanti un saistoši. Tātad viņiem ir jāapmeklē savs ģimenes ārsts, savs psihiatrs, no viņiem ir jāiegūst izraksts par to, ka viņi drīkst piedalīties mūsu nodarbībās un saņemt vispār mūsu pakalpojumu.